Labrīt, 22. maijs. Esam Tivolī. Parkojāmies šādā stāvvietā. Mēs neesam vienīgais kempers. Te mums redz franči ir. Vēl franči. Stāvvieta, kas ir bezmaz tā kā ielas vidū. Uz vienu pusi brauc mašīnas projām, uz otru šurp. Bet tā te. Netālu no divām foršām apskates vietām. Vietējais pastaigājās. Vietējo draugu satikām, un te ir interesanta zīme, ko es nekad nebiju redzējis pirms tam. Un te ir rakstīts tā. Iespējami pēkšņi uzplūdi ūdens. Tā skaitā hidraulisko būvju dēļ. Tāda kaut kāda pirmo reizi šitāda zīme redzu. Tā upība blakām, acīm redzot, ir kaut kāda aizsprosta. Un te no tā te var uzplūst. Nu, mēs gatavojamies tagad iet uz tām villām. Uz Villa d'Este un uz Villa Gregoriana. Te mums ir blakus noparkojies tāds, bezmaz tā kā no kaut kāds nākotnes filmas tāds. Tāda mazītiņa elektromašīnīte. Interesanti. Jāiet mums ir kāds 15 minūtes apmēram, nepilns kilometrs augšu. Mēs tagad staigājam pa Tivolī. Meklējam mūsu to villu. Šitā, es saprotu, ir tā Tivolī vecpilsēta. Viss ir šaurs un maziņš mašīnītes, arī šaurs mājas. Tāds spicums te šitas te tā kā. Tik šaurim pat tajā stūrītī ir vēl lodziņš, tāds ir uzdot kaut kādu toaleti, kaut kādu vai kaut kas tur te iespiests tai pašā malā. Interesanta mājele. Tā, mēs esam nonākuši līdz Villai d'Este. Te mums ir ķikets, ieeja. Noskaidrojam, var suņiem drīkst nākt. Biļetītes nopirkām pēc 15 eiro no cilvēka, un mēs esam iekšā. Tagad mums vajadzētu apstīties, kur tās strūklakas ir. Ja tās mums sāksies pēc cik minūtēm? Pēc 17 minūtēm. Mēs diezgan lielā tempā ejam meklēt, kur ir tās strūklakas, jo viņas tur kaut kur šalts ārā. Pēc tam mēs izpētīsim tās telpas sīkāk. Ja tagad mums tā kā vajadzētu tik līdz tam dārzam, visām strūklakām. Pa vītņu kāpnēm tagad. Uz leju. Okay. Iznāk ārā. Mēs esam tikuši vismaz ārā. Kaut kur kaut kas šalts. Jāiet lejā. Mēs jau nezinām, kuras no tām daudzajām strūklakām ir tās muzikālās. Mums viens tantuks slaipni pateica, ka muzikālās strūklakas esot uz šo pusi kaut kur. Te pasties arī interesants kāds. Tā kā jau kādreiz ūdens tecējis tie, ne? Pa šito te kausu. Jā. Visticamāk, ka. Te tik daudz visādi tie ūdens kritumi, tās grotas te tādas. Te vispār ir ko darīt, ir ko redzēt. Un zem kājām jāskatās. Mums te aiz muguras viens tantuks tikko nožāvās. Redz, kāds tur ūdens kritums, kāds strūklaka. Un reku, te visa mala. Visa mala tek. Mēs esam tikuši pie tās muzikālām strūklakām. Un tā sākās.
No, Привет. Tās tur iekšā ir tās ērģelītes, redz. Tikai atšķirība tā, ka viņas darbina ūdens. Es tā saprotu. Nu, godīgi sakot, es biju gaidījis, ka būs kaut kas iespaidīgāks. Jo faktiski arī nevar redzēt, ka tur kaut kāds tas ūdens kaut kur tā kā šļāktos vai uztētos, zin. Nu, tagad tās durtiņas, kur bija ērģeles jāizvērtas, ciet ir. Uz 2 stundām. Pēc 2 stundām būs nākošais koncerts. Ja, tas ērģeles darbina ar ūdeni. Hidrofoniskās ērģeles tāds ir. Cik viņas dažas tikai pasaulē tādas, ja? Tā bija laikam. Nu, te mums ir tie dārzi. Šitas jau var superīgs skats ir. Šī lūdzu mums ir Tivolī strūklaka. Viss strūklaks, ko jūs redzēsiet, darbojas bez sūkņiem. Viņš darbojas ar gravitācijas spēku. Tā. Sistēma ir tā uztaisīta, ka ūdens pats sev spiež šitā smuka augšā. Te vairākām strūklakām var iziet pa aizmuguru cauri. Te gāžās ūdens lejā. Bērni, ar te mums ir tai 100 strūklaka siena, pie kuras mums te ir 100 bērnu galviņas sasēdušās. Ja, un tās strūklaks ir visā garumā, nāk no dažādiem līmeņiem, redz, lejā. Nu, šī mums te ir Sibillas grota. Te arī, redz, ir Sibillai arī ir grotā iekšā ir ūdens kritums. Nu. Jā, bez sūkņiem, jā. Tad var tūplānā dabūt skatu, ko mēs drīz redzēsim no lejas. Un tad mēs tojamies pašai galvenajai, pašai lielākajai, pašai spēcīgākajai strūklakai. Šajā dārzā Neptūna strūklaka. Un ja tā ir taisnība, ko viņi saka, ka tas joprojām darbojas uz gravitāciju, tad tas ir diezgan iespaidīgi. Nu, te jauks skats ir uz visu to, uz visiem tiem fontāniem. Jātais mums te meitenēm selfijas būs. Gan mums, gan meitenēm. Neko meitenes nofilmējušās te. Meitenes nofilmējušās un gaida savu labumiņu. Un šī tāda mazītiņa, šī mums saucās ziemas strūklaka. Nu, šitas aplis ar tādām mazītiņām murdziņām te
Saucās ciprešu aplis, tā kā te galva jāceļ augšā. Jāskatās, redz, kas mums te pa ciprasēm ir saugušas. Nu. Forši te. Un īstenībā labi, ka šodien mums nav tās baigi saulains un baigi karsts. Ir ļoti silts un ļoti patīkams laiks īstenībā. Zīves peldi redz pa šito dīķi, strūklaku dīķi. Pulkākas viņas dzīvojās. Te mums gobelēns vēl izstiepts. Mēs tā domājam, ka te arī vajadzēja tecēt ūdenim ar netāk. Īstenībā jāprasa pusi naudas atpakaļ, jo viena daļa strūklakas mums nestrādā vienkārši. Te mums pūķu strūklaka. Redz. 4 puķi. Un te redz arī šitiem te arī vajadzēja visiem tecēt pa muti ārā. Nākt uz leju. Arometa. Te mums ir vēl kaut kas, kas nestrādā. Un te mēs esam uzkāpuši te līmenī pie tām 100 strūklakām. Un kā viņas te redz vairākos līmeņos taklējā. Šīs te ir viens no tām, kas tad nu īstenībā strādā tā kā pienākās. Nu, un šī ir rometa. Šī ir rometa. Līdz viņiem jau ir tā pa tiem zēniem, ko tā vilcena uzaudzinājusi. Tā vilcena atkal ir. Jā, redz kā tā. Šī ir vēl viena grota, šī ir Diānas grota. Un te tie izrakumi notiek visās vietās. Te notiek kaut kāda konservācija, kaut ko senu atroka. Un te skats no augšas uz to. Villa d'Este strūklakām un dārzu. Skats jau te foršs pavarās no augšas uz ielai, kur Roma tur kaut kur. Šī villā ir kaut kāds karuseles Villa d'Este 70. gados ir noticies kaut kāds šovs. Nu. Un te ir vēl tāds fotosiena tāda ar dažādām bildēm. Nu, lūk, mēs tad dodamies uz izeju. Šitā te pils pie Villa d'Este ir bijusi 1500. gados, 16. gadsimtā kardināla Ipolita rezidence. Esam nonākuši te iekšpagalmā. Šitam arī vajadzēja tecēt. Kaut kas te drusku tek. Bet man liekas, ka ne tik stipri, kā bija paredzēts tecēt. Skaisti jau visi tie veidojumi te. Mēs iznācām, kur atkal ir bērnu bari. Mēs ejam pa kreisi.
Nu, tojamies mēs Gregorijas villai. Šitas ir Gregorjāņu tilts. Ja, nu, mēs kātojam pa to Gregoriju tiltu pāri. Un tāds tas skats redz uz ūdenskritumiem lejā tur un uz to ielai. Mēs esam nonākuši līdz villai Gregorjāna. Ieeja gan mums ir kaut kur uz priekšu. Mēs ejam meklēt, kur ir entrance. Mēs varam paskatīties uz viņu no augšas un pēc tam iet meklēt entranci. Entrance izskatās, ka ir šeit. Jāskatās, cik ātri mēs te tiksim šitam bariņam cauri. Lai viņi katrs pats par sevīm pērk biļeti, ja viņiem grupas biļetes kaut kādas ir. Un kādā veidā tas viss te notiek. Mēs te pagaidīsim. Jūs te pagaidījāt. Tā, mēs esam iekšā, sākās mūsu tūre pa Gregorjānas villu, kas faktiski ir, nu, pamatā dabīgas izcelsmes dažādu ūdenskritumu un dārzi. Nu, te nu ir tas tunelis, par kuru tad tiek novadīti prom no pilsētas tie ūdeņi no kalniem. Un te viņš aiziet lejā pa to lielo kaskādi. Mums te tādas veidojumi ir, un viņi ir, pēc tam, kad te baigie plūdi bijuši, ir izsludināts konkurss, un 1832. gadā ir uzsākt būvēt 2 tuneļi, apmēram 280 metrus gari, kas novadītu prom no pilsētas tos plūdu ūdeņus. Šitā vienkārši tāds nostiprināta vieta, lai neuzgāžās viss tā skalns mums uz galvas. Es te tādas būves vēl kaut kādas. Country houses from Roman times, complete with their own estates, as well as farm residential buildings, began to be called villas. And in honor of Pope Gregory, this park was given the name Villa Gregoriana. But it could not just be any park. Redz, kāda te grava milzīga. Nu, šita sākās 200 pakāpienu kāpiens uz vienu pusi, lai apskatītos to lielo ūdenskritumu no apakšas. Pa ceļam te šādas tādas grotas, redzi, aliņas. No, visu manu kāpienu es nefilmēšu. Un tad jau tiekamies lejā. Kaut kur tur. Tāds ir tās trepītes iet. Mazliet brīžiem lielāki tie pakāpieni, brīžiem mazāki. Nu, nekur tur aiziet uz to pusi vēl. Oi, diezgan jāiet vēl. Nu, ne, tāds kāpiens labi, ka nobetonēti tā marga ir, zini. Citādi te būtu baisi kāpt. Nu, mēs nācām un atnācām. Un tas skats, kas mums šeit pavarās, ir tāds. O, lielais ūdenskritums. Nu, ko, sākam savu kāpienu atpakaļ. Nekā. Tas skats uz ieleju.
Diezgan jau esam iemanījušies staigāt te pa to Itāliju. Itālijā jau līdzenas vietas faktiski nav. Tā jā. Nu, vēl pēdējie soļi. Vēl pēdējie pakāpieni. Vēl. Drusciņi. Un nu jau būšu apakaļ pie savām meitenēm. Jā. Apakaļ pie meitenēm savā. Tētis ir mājās, jā. Tētis ir atpakaļ. Nu, te mēs bišķi pasmēlām dzeramo ūdeni. Mūsies tā kā gāja uz beigām. Nu, nav jau vēsprings, bet dzerams. Un turpinam ceļu. Nu, skats vēl uz šitiem te ūdens kritumiem ir. Nu, man vēl viens kāpiens priekšā. Skats uz vēl vienu ūdens kritumu no apakšas. Bišķi jāskatās zem kājām, kur es eju. Ūdens kritums ir te. Šitas ūdens kritums apskatīties, kāds izskatās no pašas lejas. Man jau liekas, ka visu to ūdens kritumu diženumu var saprast tikai tad, ja tu esi apakšā. Un kad tu redzi, no kāda augstuma viņš gāžās te lejā. Un šitas jau vēl aiziet vēl dziļāk iekšā, redz, tas tunelis, kas aizvadīja to ūdeni projām no pilsētas, ir tur. Mēs tūlīt iesim pastīties. No re, kur viņš sākās, un re, kur viņš nāk lejā. Un aiziet tur apakš zemes upe, aiziet prom. Tur Neptūna grota. Neptūna grota ir tur. Var paskatīties, kā tad izkalta grotas sienā un skats uz to ieleju. Kādiem caurumiem, redzi. Ha? Nu, cik te viņi tālu iet? Liekas, viņiem nekur īsti neaiziet. Viņi te tāds bišķi caurums izkalts. Skats mums uz to lielo kaskādi. Jā. Uzrāpušies pie izejas, ja? Mums ir izeja, tas templis te, ko mēs redzējām no tilta puses vislabāk. Un te ir izeja. Nu, redz, kāds mums tas ceļš. Te mēs ienācām. Un tā mums bija jāiet pa tām ejām te zigu, zagu. Šī te lejā 90 metru dziļumā un pa to kaut te zigzaga augšā, kamēr tiekam ārā, redzi. Nu, tāds te kāpiens ir. Bet skaisti. Nu, citi maksā naudu, lai piedalītos maratonā. Mēs varam samaksāt 10 eiro un pastaigāt ar skaistiem skatiem. Te nu mēs tikām ārā no tās villas Grigorjānī, tur tas templis aiz stūra. Un te mēs tad meklēsim ceļu apakaļ uz mūsu motoru māju. Kaut kur te es ticu, ka jāiet pa kreisi. Un te var mašīnas arī braukt. Kā jau jūs to labi zinat, pa Itālijas visšaurākajām ieliņām brauc normāli izmēra mašīnas. Mājiņas kā jau mājiņas. Lielākā daļa nolupušas. Redz, tunelīši. Atvēc pilsētiņa. Tivolī.
Te vēl skats uz to Gregorija tiltu. Viss šitā pretplūdes sistēma nosaukt par Villa Gregoriana ir pāvesta Gregorija vārdā, kas toreiz te bijis tā kā virsvadītājs tam projektam kā tādā. Tikai pa tām ieliņām viņš vienalga zina. Fascinē, neko te antikvariāts. Izlicis savus eksponātus pilnīgi ārpusē. Redz, var iegādāties kaut kāds šitā antikvariātā priekšmets, redz. Ceļojuma kofers, kur tu var drēbis savus pakārt, redz, ar atvilkunītēm. Nu, kā jau minēju, ja, tātad normāli izmēra mašīnas normālā ātrumā te dragājās. Iestājamies palaist mašīnas garām, nu, pie tādām durvīm, piemēram, nu. Tā jau varētu atrestaurēt, lai skaistas būtu. Bet Itālija ir Itālija. Tāda viņi ir, kāda viņi ir. Un tādu mēs viņu pieņemam. Un te interesanti ir. Augšā ir zvani uz tā torņa. Ja? Mēs caur Vecpilsētai sākam ceļu atpakaļ uz motormāju. Apakšā garāžas. Augšā dzīvoklīši. Nu, savs šarms ir tām ieliņām, ne? Nu, kādreiz bijušas skaistas mājas, klausies. Ģērboņi bijuši, te redz, skaisti. Tās zvaigznes, man liekas, ir savilces, kas izlaist caur māju, savilkt kopā, lai viņi nesadalās. Nu, šitā te ir ieliņa. Šitā tā nav vismaz bruģēta, tur daudz ir bruģēts. Es dod viņam to foršo šarmiņu tā.